Sveicināti un laipni lūgti šajā pamācībā. Pēc šī procesa pabeigšanas jūs varēsiet augšuplādēt savas bankas izrakstus ar Klasero, ļaujot sistēmai automātiski piesaistīt maksājumus rēķiniem ar ļoti augstu precizitāti. Nospiediet pievienot, ievadiet savas bankas nosaukumu un vēlreiz nospiediet pievienot. Tālāk augšupielādējiet vienu no saviem bankas izrakstiem. Svarīgi! Klasero atbalsta tikai CSV formāta izrakstus. Tagad mēs iemācīsim Klasero, kā lasīt jūsu bankas izrakstu, lai tas zinātu, kur atrast informāciju, kas nepieciešama maksājuma sasaistīšanai ar rēķiniem. Datums. Atlasiet kolonnu ar transakcijas datumu. Maksātāja informācija. Izvēlieties kolonnu, kur ir sūtītāja dati. Rēķina numurs. Norādiet uz maksājuma mērķa vai atsauces lauku. Summa un valūta. Atlasiet atbilstošās kolonnas. Unikāls maksājuma identifikators. Izvēlieties unikālu atsauci no izraksta. Tas arī viss. Jūsu maksājuma sinhronizācijas iestatīšana ir pabeigta. Nākamajā video es parādīšu, kā faktiski sinhronizēt izrakstus ar rēķiniem un ļaut Klasero veikt maksājumu piesaisti.